vēl vienas zaļās infrastruktūras, jeb vidē draudzīgas meliorācijas sistēma elements, kuru var ierīkot jebkurš lauksaimnieks. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam sedimentācijas baseinu. Tātad iepriekš ir notikusi grāvju gultnes atjaunošana un ir ierīkots sedimentācijas baseins, kas ir ūdens gultnes paplašinājums un padziļinājums. Kā rezultātā mēs sekmējam ūdens plūsmas ātrumu samazināšanu, un tādējādi šajā posmā mēs redzam, ka tiks izgulsnētas ūdens transportētās augsnes un organiskās vielas daļiņas un nenonāks tālākā grāvju posmos un tepat netālu esošajā Grauzdupes upē. Tas nozīmē, ka lauksaimniekam, ja viņš šo ūdens objektu uzturēs labā kārtībā, būs jāiztīra nevis visā garumā, bet jāiztīra tieši šī te vieta, kur krāsies sedimenti, šis te sedimentācijas baseins. Win-win. Tieši tā. Jāskatās arī par ūdens kvalitātes uzlabojumiem. Mēs vienlaikus arī veicinām ūdens apskābi kļūšanos. Šeit ir ierīkoti akmeņi. Un vienlaikus, teiksim, samazinās tas pārtīrāmais posms, jo tie sedimenti šeit noteikti izgulsnēsies, jo fizikas likumus ir grūti apgāzt. Ūdens tek lēnāk, attiecīgi tiek veicināta sedimentu izgulsnēšanās. Lai šis objekts šāds izskatītos vēl ilgi, kādi ir labās prakses nosacījumi? Pirmām kārtām jāskatās ir sedimentu uzkrāšanās ātrums. Dažviet tas ir ātrāks, dažviet tas ir ilgāk. Kas to nosaka? To nosaka augštecē esošo lauksaimniecības zemju īpatnības, piemēram, virzemes notece var veidoties, var augsnes daļiņas nonākt tiešā veidā ūdens tecē. Un, ja mēs runājam par augsnes daļiņu nonākšanu ūdens tecē, tad šeit mēs varam redzēt arī nevisai labu piemēru, kā augsnes apstrāde ir veikta ļoti tuvu grāvja kantīm. Un tajā brīdī, kad mums būs nokrišņi un rudenī tie viennozīmīgi būs, tad pastāv risks, ka augsnes daļiņas var tiešā veidā nonākt ūdens tecā. Un tātad to sedimentācijas baseinu ļoti ātri aizpildīt? Visdrīzākais tas pātrinās aizpildīšanās ātrumu noteikti. Aicinājums lauksaimniekiem neariet tik tuvu, ja gribat šo funkcionējošo sistēmu saglabāt pēc iespējas ilgāk. Atstājiet buferjoslas. Šādu skatu bieži nevar redzēt. Ir ekscelenti izlikts ar akmeņiem. Ko tie akmeņi dod? Šajā gadījumā akmeņi dod to, ka tie pasargā nogāzes no izskalošanās riskiem, kas visdrīzākais palielinātu caurplūdumu gadījumā var veidoties. Tātad sedimenti no šīm te izraktajām sāniem vēl vairāk saplūst iekšā grāvī, jeb viņiem ir tā kā nostiprinošs efekts? Viņiem ir drīzāk nostiprinošs efekts šajā gadījumā, jo, ja grunts ir nenoturīga, tad var veidoties krasta erozija, var tikt noskaloti krasti, un, lai tas nenotiktu, tad mēs arī vienlaikus, lai arī dabiskotu ūdens teci, tad varam gar krastiem izvietot akmeņus šādā veidā. Šis ir ekscelenti.